Labvakar, labrīt, labdien! Lai gan kur tu atrodies, ceru, ka viss ir forši un viss ir skaisti. Mēs esam gaidījuši pietiekami ilgi, lai kaut kas notiktos, bet zelts, kā stāv uz vietas tajos augstumos, tā stāv, vairs nav tā lielā volatilitāte, jeb tās lielās svārstības, kas bija pirms kāda laika. Un, lūk, jau pāris nedēļas zelts ir ļoti lēnām un mēreni kustās uz vienu virzienu. Un tas pagaidām, diemžēl, bet tas ir uz leju. Ja mēs atveram nedēļas grafiku, mēs varam redzēt, ka zelts jau kopš 23. gada, 22. gada, varbūt pat 21. gada ir iezīmējis šo milzīgo kustību uz augšu. Un kopš tā laika, kad mēs redzam, te ir arī šie augstākie augstumi, kuri ir ap 5600, varbūt kādā brokerī mazāk, kādā vairāk, bet 5600 aptuvenā cena. Un kopš tā laika bija milzīgs kritiens ļoti ātri. Pēc tam mēs redzam, ka cena ir uzlīdusi atpakaļ augšā, mēģinājusi uztaisīt arī šos te jaunus augstākos punktus šeit te. Es atvainojos, parādījās zīmējumi. Gribēju to pēc tam kā pārsteigumu. Bet mēģināju uztaisīt jaunu augstāko augstumu. Un šajos augstumos ienāca arī šis hype par šo Amerikas un Irānas konfliktu. Kopš tā brīža cena vēlreiz nogāzās, izveidoja šo imbalance, jeb šo tukšo svecīti, kur īsti nav baigi daudz orderi, tikai selleri. Cena ienāca, ietestēja arī equilibrium un mazliet arī tālāk no šī te imbalance, un no turienes arī smuki noreaģēja. Ļoti paredzama kustība, cena noslēdzās, turpināja slēgties zem, un tā arī noreņģoja zemāk. Un ja mēs atveram daily timeframe, mēs redzam, ka cena ir kustējusies ļoti lēnām, mēreni, bet kustās. Stāv it kā uz vietas, bet vairāk velkas uz leju nekā uz augšu. Redzam, te bija lielais arī kritiens pie 4100. Un cena šobrīd, tieši arī šodien, ir ietestējusi vienu no svarīgiem līmeņiem šajā visā izaugsmē pēc šī lielā kritiena. Šis ir šis zemais līmenis. Šis zemais līmenis, te viņš ir redzams 4 stundās, 4 stundu timeframe. Ja mēs novelkam vēl Fibonacci šo te instrumentu, mēs redzam, ka viena līnija precīzi sajiet kopā ar šo te viku, kas ir novilkts ar zaļo raustīto līniju šeit te. Varbūt viņš nav tik precīzi, varbūt nav cents centā, bet redzam, ka cena arī no šī līmeņa noreaģēja šodien un veica ļoti interesantu un spēcīgu kustību uz augšu. Šobrīd, ko mēs varam sagaidīt, ir patiesi ļoti vienkārša lieta. Mums cena ir kustējusies vairāk uz leju, mums ir bijis šis kritiens, un cena tagad mēģina veidot struktūru iespējams atpakaļ uz augšu. Te ir ļoti svarīgi punkti, kuriem mums ir jāpievērš uzmanība, kas ir visi iepriekšējie augstākie punkti un visi iepriekšējie svarīgākie, tā teikt, cik svarīgākie, bet iespējams stiprākie reakcijas un resistance līmeņi. Un šajā gadījumā tas, ko mums vajadzētu meklēt, lai skatītos tagad pieņemsim uz longiem, ja tu tagad pirksi, šis ir iespējams tikai likme par to, ka viņš patiešām aizies uz augšu. Bet realitātē viņš no šejienes var arī smuki nākt tālāk uz leju un paķert vēl likviditāti Āzijas sesijā, varbūt arī pēc tam Ņujorkas sesijā. Rītdien ir GDP, kas ir kopējais iekšprodukta ienākums, ja nemaldos visa Amerika. Tas būs arī ļoti interesanti, cik Amerika praktiski nopelnīja pēdējā ceturksnī, kā arī būs PCE price index. Tas ļoti ietekmēs dolāru. Šobrīd ļoti milzīga korelācija ir arī zeltam ar dolāru. Varam redzēt tomēr, ka dolārs arī mazliet lielākā timeframe ir vairāk bullish ar šo izaugsmi, kas viņam ir bijis. Viņš mēģina turēt šos augstumus. Ja viņš padosies uz leju ļoti skaisti, zelts arī varētu padoties pēc tam uz augšu. Viņiem ir šī korelācija, ja dolārs uz leju, zelts uz augšu, ja dolārs uz augšu, zelts uz leju. Tālāk mums arī ir liels iespējas par to, ka būs rate hike, ja banku procentu likuma palielināšana, kas nav bullish zeltam. Un tas, ko es gribu pateikt ar šo visu, šobrīd es vienkārši gribu pagaidīt. Es mazliet vēlos pagaidīt. Ko tu vēlies gaidīt? Ko vēl gaidīt? Viņš testē šos līmeņus. Es vēlos pagaidīt konfirmāciju. Es vēlos pagaidīt, ka cena varbūt atnāks vēlreiz līdz šim te 50 moving average daily timeframe un varbūt flipos arī šo te visu resistance līmeni, kas ir šeit, un ienāks vēlreiz testēt weekly imbalance un varbūt viņi inverzos. Tas viss momentum būs man konfirmācija, ka cena to grib darīt un iet uz augšu. Tagad es neesmu gatavs ķert šos te longus ar to risku, ka viņš vēl var nonākt. Un ļoti skaisti nosvīpot ārā 4100 līmeni pirms doties tālāk uz augšu. Tur pie reizes arī, ja mēs atveram weekly timeframe, ir šis te 50 moving average weekly timeframe. Ja ne pēc 400, tad varbūt pēc šī te līmeņa pievilkt kopā to atstarpi, kas ir starp moving average un zeltu.
Tā kā skatāmies, gaidam, es ļoti gribu redzēt kaut kādu veidu vismaz apstiprinājumu par to, ka cena grib iet uz augšu, jeb veikt kaut kādus vismaz jaunus augstākos augstumus, un kā es arī rādīju šeit, iespējams cena varētu tomēr nākt veikt kaut kādu vismaz skaistu struktūru uz augšu, un tad šajā struktūrā es noteikti pieņemšu lēmumu arī pirkt, ja šī te struktūra būs reāla, arī reālajā cenā. Skatāmies, gaidam, un varbūt tomēr zelts atkal ieslēgs savu skaisto ciklu, iet pēc jauniem augstākiem punktiem, un noteikti, ja mēs sekojam līdzi katru dienu, kas notiek ar tirgu, un esam piesardzīgi ar to, kas notiek tirgu, mēs noteikti paspēsim laicīgi arī iekāpt un redzēt, kas notiek tirgu. Un pirms es noslēdzu šo video, es vēlos jums parādīt vienu stratēģiju, vienu modeli, kurus mēģinu pieslīpēt un perfekcionizēt, jo viņš patiešām strādā. Un šeit es vēlos jums parādīt piemēru no šodienas Ņujorkas sesijas. Pirms Ņujorkas sesijas atliek vertikālu līniju, kur sāksies Ņujorkas sesija, tieši šeit. Esmu 2 minūšu timeframe un skatāmies, kā kustās tirgus. Šobrīd neminēšu un neskatīšos, kas ir noticis iepriekš, jo par to mēs runājām. Arī tās zaļās līnijas, kas ir zemāk, par to mēs runājām, kāpēc viņas tur ir. Skatāmies, ko cena darīs tālāk. Un pirms Ņujorkas sesijas varam redzēt, ka bija milzīgs kāpiens uz augšu, kur arī izveidojās imbalances, no kurienes varēja būt reāla reakcija turpinājumam uz augšu. Bet tas nenotika. Šī vieta tika inversota, cena devās tālāk uz leju. Un pirmais svarīgais līmenis, kas bija pirmais liquidity sweeps, lielais daily lows, tika sasniegts. Skatāmies, kas tālāk notiek. Šeit es piezūmošu šo visu čārtu un redzam, Ņujorkas sesija atvērās ar ļoti impulsīvu svecītu uz augšu. Ļoti interesants zīmējums. Ja šobrīd mēs novilksim imbalances, jeb fair value gapus no šīs te pēdējās sarkanās svecītes, skatāmies, kas notiek tālāk. Cena izšāvās cauri, skatāmies, kā viņi klozojas. Plus, ko mēs vēl redzam? Mēs redzam change instead of delivery candle, kurš ir noslēdzies virs šīs te svecītes, kas ir superīga konfirmācija meklēt šo te setup. Šis ir arī smugs breaker bloks, ja tomēr cena noslēgsies virs un izveidos fair value gap bullish arī šeit. Tas, ko es gaidīšu, būs reakcija atpakaļ šajā līmenī un no šejienes longi ar Fibonacci palīdzību. Redzam, ka cena no šīs vietas ir ļoti strauji izaugusi uz augšu un arī aizpildījusi pirmo fair value gap, kur mēs varam pieņemt, ka tas būs tops novēlkot Fibonacci retracement un redzot, un kur ir equilibriums, jeb 0,5 līmenis. Tieši šī te fair value gap sākumā, kuru mēs tagad varētu nosaukt par breaker bloku, ka mums ir bullish fair value gaps pret bearish fair value gapu, mēs varam noteikti sagaidīt no turienes reakciju. Plus, tur ir change instead of delivery, candle confirmations un equilibriums. Šis ir 3 konfirmāciju trades, kas varētu izspēlēt vairāk nekā neizspēlēt. Skatāmies, kas notiek. Stop lossus liekam tieši zem šī te breaker bloka un vajadzēsiet, kur tu liks take profits. Tas būs Fibonacci extension tools, impulse un iespējamais retracement līmenis, ko mēs gaidām šeit. Un šeit mēs arī varam redzēt take profit līmeņus. Te ir arī 3. līmenis, bet to mēs pagaidām neizmantojam. To mēs varam atstāt, ja kāds grib atstāt šo saucamo runneru, jeb tu atstāji bez take profit un tu jau esi paņēmis profitus, bet skatāmies, kas notiekās tālāk. Man te vairāk nav ko teikt. Cena atnāca smuki atpakaļ līdz equilibriumam. No šī līmeņa. Cena uznāca augšā un testē 1. un 2. Fibonacci extension līmeni, kas ir episka vieta, kur ņemt partial teikus un nomainīt stop lossu uz vietu, kur tu iegāji pozīcijā. Skatāmies, kā cena tālāk reaģēs uz šo visu kustību. Iespaidīgi. Šis patiešām izspēlēja ļoti iespaidīgi, un es nebūtu patiešām pārsteigts, ja šī cena varētu arī aiziet tālāk līdz šim 3. līmenim. Pastīsimies, varbūt tomēr tas arī notiksies. Cena nav aizgājusi līdz šim līmenim, bet pozīcija tomēr izspēlēja forši. Šis ir kaut kas, ko es mēģinu pētīt katru dienu, gan Londonas sesijā, gan Ņujorkas sesijā. Tā kā varbūt ja šo ieraugi, ļoti interesanti lieta, ko pamēģināt. Mēģināšu viņu pieslīpēt vēl labāk, bet strādā pagaidām fenomenāli. Tā kā tā, ceru, ka visiem forši diena, forši vakars, forši rīts un tiekamies nākamajā Londonas sesijā.